Es uzskatu, ka tas ir ļoti labs veids, kā cilvēku motivēt un teikt, ka tev ir šādi līdzekļi, kurus tu vari izmantot darbā, pēc darba, jebkurā brīdī, kurā tev kaut ko sagribās. Tas ir liels pluss, jo, ja tu paskaties gada griezumā, cik tu beigās esi tajos pašos ēdināšanas servisos iztērējis, un tad tu paskaties, wow, tā ir jau gandrīz pusi no tavas, pusi lielākā daļa gandrīz no tavas algas, un tu tikai ēdienā to esi iztērējis. Tad tu padomā tā, wow, tāds, kā citiem varbūt ir 13 alga, tad šī ir mūsu 13 alga. Uzzināju, ka ārzemēs var viņu tērēt, un tieši bija plānots braukt uz ārzemēm. Es domāju, ka tā ir ekstra. Citiem darba devējiem ieteikt šādu lietu, jo tas daudz motivēs cilvēks. Viņš varbūt, iepriekš viņš varbūt sēdējis mājās un teica, es nekur neiešu, jo man nav nauda tādiem tēriņiem un izklaidēm, tad tev šis pamudina arī ārpus mājām iziet un paskatīties, kur es varu aiziet, kur es varu viņu izmantot.